Čau, mēs esam jau lielas, izaugušas gadu vēlāk. Bet es tagad skatos cauri nesamontētos video, un lūk, es atradu šo, un es beidzot viņu publicēju. Tā ir 4. daļa no pagājušā gada vasaras piedzīvojumiem, kur pie mums bija ciemos Elīze, tad mēs bijām ciemos Rikis arī ir, kur liels izaudzis. Iepriekšējā sērijā beidzām ar to, ka mēs bijām nestāstu pasacījus. Šis video būs jauna diena, nākamā diena pēc šitā te vakara. Lai labi skatīšanās. Kuro reizi es jau šeit esmu trešo, man liekas. Vienkārši šodien ir pa 50 cēdien. Let's go. Nu jā. Jā, tajās brīvdienās es ļoti daudz biju humpīšos reizes, un šī te bija sanāk laikam 3. reize. Un tik interesanti pastīties, kas ir pagājuši gadu darīts, jo tagad es atceros, ka šitā melnā kleita man vēl joprojām stāv darba tāpā, un es cenšos viņu jau gadu pāršūt par kaut kādu skaistāku kleitu, kā arī man vēl stāv skapītī šis te, kuru es neesmu nekur uzvilkusi. Un vēl joprojām man ļoti žēl, ka man šis džemprītis nederēja. Viņš man bija bišķiņ par mazu, bet viņš bija tik mīgs un pūkains. Un šitas bija kaut kas ļoti neglīts, kas uz pakarmā izskatījās daudzreiz smukāk nekā uz manīm, kā vienmēr standarts, ejot uz humpīšiem. Un legingi kā bija smuki, bet man dibens spīdēja cauri. Un tad es domāju, kā varbūt smukāk to uztaisīt, un šitā sasēja, bet nē, es šito nepaņēmu. Mēs atnācām pēc vienas kleitas, jā. Pēc vienas kleitas. Nu jā. Guldiņi. Mēs meklējam uz Andors, bet vēl nekā. Jā, vajag mokasiņčiku. Es atceros, mēs te nācām meklēt Manāpolis, un mēs ar mammu sastrīdējāmies. Un man bija vispār domāts braukt nākamajā dienā prom, bet mēs aizbraucām jau tajā pašā. 6,50. Asus. 9,50. 3,9. Jā. Viņam ir asos un platas un labi. Nē. Vīzīšu. Un šogad arī ir tā pati problēma, man nav zandaļu, ko vilkt. Tā pati problēma. Vispār nav otrais. Jā, tā sakārtojas, mēs vazājusies līdz un stāv blakus. Dievs, es tur paņemšu ne tā to kurtu, man galvu sitīs upalās. Es domāju, šitas dusmos, es vienkārši stāvu šitam blakus un elso mums sejā. Tā arī reāli atbaida pircējus šitā te. Ejot uz nākamajiem humpīšiem, izgājām cauri tirgumu, tur bija daudz sēnītes un viss kaut kas cits. Vai šeit būs manas zandalas jaunās? Ļoti, ļoti ceru. Pēc neveiksmīgiem humpīšu gājieniem gājām ciemos uz dārza pasēdēšanu. Ārprāts, cik viņa tik maziņa ir, bebītis. Dārza, nevis veikali. Jā, paldies. To jau mīja vēl aplēpierējuši, jā? Zetamī par dārza pakalpojumu. Un tas bija laiks, kad nesen bija atvēries kuldīgs Kauguru jauniešu tas bērnu parks, pie jauniešu māja, un es gāju skatīties. Ja neesmu bijusi šitā te Kauguru bērnu meža parkā. Tūlīt esam skatījies. Nē, es gāju taisīt toaletes review. Jā, es joprojām esmu šokā, jo tolete vēl joprojām arī ir par velti Kauguru tajā parkā. Un te es sabijos no meitenēm, viņas skatījās, kā es filmēju. Labrīt, pamodies! Akmentiņi! Ejam uz šupalēm! Ejam šupināties! Skrienam širām! Šļūt! Jā, honestly! Visas 3 kārtīgi izšūpojāmies šūpolītēs, izlākājāmies pa batutiņiem, izpriecājāmies, izbaudījām parku, skaisto dienu, jo bija ļoti smuga diena. Man pat liekas, toreiz bija karsti. Reku vecām ieslākā pa batutu, gandrīz nokrīt. Bērns priecājas, ka mamma gandrīz nokrīt. Viss, jā, labi. Ejam tālāk. Tajā dienā mēs riktīgi tur nodzīvojāmies pa to parku, pēc tam bija baigais tāds nogurumiņš. Gājām uz Lidlu meklēt kaut ko uzkost, un tad mēs padevām knupītu, tur bērņiem nokritām. Tik labi. Kardashian. Jā, tie Kardashian salāti. Tas ir lēti prečņi. Tāds bišķiņi atlaidīt, bet ir patīkamāk nekā pat 2,49. Basically, that's it.
Jūrmālas piedzīvojumi beidzas. Mēs braucam mājās. Vēl 10 minūtes jāgaida transports. Paldies, ka noskatījās mūsu vlodziņu, kaut vai tas bija gadu vecs vlogs. Lūdzu, atstāj laiku, ierakst kādu foršu komentāru, padalies, skaties svētos video un gaidi jauno. Drīz būs video jauns, kaut kas tas arci, kaut ko darbosimies ar rūciņā. Drīz.